Mani sauc Lilija Lipora, esmu horeogrāfs, dejas mākslinieks. Baltijas dejas platforma šitā bija otrā, bet, protams, ka esmu apmeklējis ļoti daudz platformas arī ārpus Latvijas, Izraēlā un Čehijā un Polijā un Skandināvijas valstīs un Vācijā. Jā, atšķirās gan. Varbūt programmas apjoma ziņā. Baltijas dejas platformā ļoti stingri nokūrēts, varbūt ļoti maza izlase ar tādām izrādēm, ko mēs klātienē redzam. Tas ir šajā gadījumā tātad 3x3 9 izrādes. Ir platformas, kur 5 dienās 35 darbus var noskatīties, bet nav pitča programmas, kas ir varbūt atšķirās, kas pie mums bija. Man liekas, ka tas atkal tāds ļoti liels plusiņš bija, ka diezgan daudz bija iespējams pitch sessions, jā, tādas. Un arī droši vien, ka atšķirās katras valsts vai reģiona arī kaut kāda mākslinieckās koncepcijas, mākslinieckie darbi varbūt arī. Mēs uzaicinām ārzemju ekspertus, kas nav Lietuva, Latvija, Igaunija, un ka ir kūrēts programmas no citu valstu kuratoriem. Un ļoti interesanti, ko viņi saskata kā īpašu šim reģionam ļoti zīmīgu dejas mākslā māksliniecisko redzējumu tieši šim reģionam. Es redzu, ka proporcionāli lielāks ir performatīvo izrāžu skaits nekā dejas izrāžu skaits. Un man ļoti patīk performatīvā māksla, bet man vairāk gribētos redzēt tieši dejas mākslu Baltijas dejas platformā. Es rādīju izrādi par brīvības bioloģiju Zušu stāsts. Tas ir stāsts par zušiem, Eiropas zuti, kas ir tāda faktiski izmirstoša suka mums pasaulē. Tāpat laikā tas ir tāds ļoti cilvēciskots un romantisks stāsts. Man liekas, tik brīnišķīgi noorganizēta platforma, vietas, kur notiek izrādes tehniskais nodrošinās, kafijas pauzes, iespējas parunāties ar cilvēkiem, kas atbraukšu Baltijas platformu. Tiešām ļoti labi.